Šodien dalīsimies Dieva vārdā ar sprediķa nosaukumu Tiesa, debesis vai elle. Ar šo sprediķi veltīsim laiku, lai vēlreiz saprastu Dieva žēlastības vērtību, ar kuru Viņš mums dod ieeju mūžīgajā debesu valstībā. Kad mēs domājam par elli, mēs bezrūpīgi domājam. Elle ir moku vieta, kur cilvēki mūžīgi cieš ugunīgā krāsnī. Mēs bieži runājam par elli, bet mēs reti saprotam, cik sāpīgas ir elles mokas. Izprotot, cik sāpīgas ir elles mokas. Es ceru, ka jūs un es vēlreiz sapratīsim lielo Dieva izpirkšanas žēlastību, kas mūs no tās izglāba. Es vēlētos dalīties ar jums ciānas smaržā. Nesen es noskatījos dokumentālo filmu par KRSS, jeb komplekso reģionālo sāpju sindromu. Caur to es varēju iedomāties, cik sāpīgs būs sods, kad dvēseles, kas grēkojušas tiesas dienā, tiks iemestas ugunīgajā sēra ezerā. Turklāt es varēju just, ka grēku piedošana, pestīšana un dvēseles izglābšana no elles soda ir patiesi lielas un dziļas Dieva svētības. KRSS ir reta neārstējama slimība, kas izraisa stipras sāpes ap traumu un tiek raksturotas kā vislielākās sāpes, ko cilvēks var just. Tā ir biedējoša slimība, kas izraisa sāpes, kas ir salīdzināmas tikai ar sāpēm dzemdībās. Vai ar sāpēm, kad ķermeņa daļa tiek apdedzināta vai amputēta. Sāpju lielumu, ko cilvēki izjūt, var aprakstīt sāpju skalā no 1 līdz 10. Skalas apakšējā daļa ietver sāpes no vieglām galvas sāpēm, muskuļu sāpēm un hroniskām muguras sāpēm. Tad ir sāpes, kas jūtamas ķīmijterapijas laikā. Ir sāpes, kad tiek satriekts spiediena punkts un ir nespēja elpot. Dabisko dzemdību sāpes, ekstremitātes amputācija. Un vissmagākās sāpes, kad tiek sadedzināts ar uguni. KRSS rada sajūtu, kad tiek sagriezts vai sadedzināts, tas izraisa visbriesmīgākās sāpes, ko cilvēki var just. Un tā ir visbriesmīgākā slimība, no kuras cilvēks var ciest. Tā kā šīs slimības cēlonis joprojām nav zināms, nav zināmu zāļu vai ārstēšanas līdzekļu, kas to izārstētu. Ārsta mērķis ir novērst simptomus, mazinot sāpes. Slimība attīstās, kad tiek bojāta veģetatīvā nervu sistēma pēc traumas, kā piemēram autoavārijas, vai pat pēc vieglas traumas, kā piemēram potītes izmežģīšana. Tas nozīmē, ka tas var notikt ar ikvienu jebkurā laikā. Tā kā pacienti cieš no tik stiprām sāpēm, viņi vēlas amputēt savu ķermeņa daļu, kurā rodas sāpes. Tomēr, tā kā sāpes slēpjas neironu tīklā, pat ja viņi to amputē, viņi joprojām izjūt sāpes. Dokumentālajā filmā tika parādīts, ka pacienti katru rītu uzliek spēcīgus pretsāpju plāksterus vai ziedas sāpju zonā. Pacienti apraksta sāpes, uzliekot plāksteri vai ziedi kā sāpes, ko rada griešana ar žiletes asmeni. Viņi pārcieš īslaicīgās sāpes, sakožot vieli vai cieši aizverot acis, jo viņi zina, ka, ja to nedarīs, viņi cietīs daudz vairāk.
Dažiem pacientiem tiek veikta operācija, lai implantētu ierīci, kas izlādē elektrisko stimulu uz nerviem, lai mazinātu sāpes. Vai implantē pumpi viņu ķermenī, kas tieši piegādā morfiju sāpju zonā. Lai gan viņi tam sagatavojas, sāpes joprojām nāk negaidīti. Un, kad tās notiek, nekas nepalīdz. Sajūtas it kā tiktu sisti ar cirvi, viņi kratās agonijā līdz ģībonim. Viņi cenšas izturēt, dziļi ieelpojot un izelpojot, bet sāpes ir tādas, ka šķiet tās nekad nepazudīs. Sāpes attīstās vairākas reizes dienā, un parasti tās ilgst no 10 līdz 30 minūtēm. Pacientiem nav citas izvēles, kā tikai gaidīt, kad tās pāries. Pacienti saka, ka viņu lielākā vēlme ir, lai mokošās sāpes beigtos 30 minūšu laikā. Ja tās nepāriet, viņiem jādodas uz neatliekamo palīdzību, lai saņemtu dārgu injekciju. Viens pacients tika nogādāts neatliekamās palīdzības nodaļā tikai dienu iepriekš un atkal tika atvests atpakaļ. Esot agonijā, viņš teica, es vēlos, lai man amputē kāju. Viņš jautāja, kad šīs sāpes beigsies. Es šādi ciešu vairāk nekā 4 gadus. Un sāpes nemazinās, tās kļūst vēl lielākas. Es esmu izsmelts un nobijies. Pacienti ar smagiem simptomiem apraksta savas sāpes dažādos veidos. Cilvēks ap 40 gadiem aprakstīja savas sāpes tā, it kā visas viņa kājas locītavas tiktu lēni un ar varu pārgrieztas ar garu miesnieka nazi. Šīs sāpes pēc apdeguma nav virspusējas kā ādas apdegums, bet gan sajūta, ka tevi aprij uguns. Turklāt, lokoties sāpēs, viņi sevi ievaino līdz asinīm, bet viņi to neapzinās, jo sāpes, ko viņi pārcieš, ir daudz lielākas. Programmas direktors jautāja vienam no viņiem, kāpēc jums ir tik daudz rētu uz rokas? Pacients teica, kad man sāk sāpēt, es uzkarsēju monētu un turot to ar pinceti. Uzlieku to uz vietas, kur sāp, cerot, ka tas izkliedēs sāpes. Viņš piebilda, ka pārējās rētas ir no rokas griešanas ar asu asmeni, cerot, ka tas arī izkliedēs sāpes. Jauns 25 gadus vecs pacients teica, neviens nevar saprast šīs sāpes. Tikai tas, kurš to izjūt, var zināt, kā tas ir. Tikai viņi zina, cik dziļas un spēcīgas ir tās sāpes. Redzot, kā KRSS pacienti katru dienu dzīvo mūžīgās sāpēs un ilgojas tikt atbrīvoti no šīm sāpēm kaut nedaudz, es esmu iemācījies sāpju definīciju. Caur to arī es jūtu, ka esmu pelnījis tikt sodīts ellē ar neizdzēšamu uguni. Dēļ nepiedodamā grēka, ko izdarīju debesīs. Es aizdomājos, kur es būtu bijis un kādu dzīvi es būtu dzīvojis, ja debesu tēvs un māte mani nebūtu izglābuši caur viņu upuri un mīlestību. Man uzmetas zosāda un mati ceļas stāvus ikreiz, kad iztēlojos dzīvi mokošās sāpēs kā garīgs KRSS pacients, kas mokās ellē. Vismaz KRSS pacientu sāpes var samazināt ar pretsāpju līdzekļiem kaut nedaudz. Tomēr, kā mēs redzam līdzībā par bagāto cilvēku, pat ūdens lāse nedrīkst veldzēt ellē esošo slāpes. Par to domājot, es varu saprast, cik svētīti mēs esam, ka varam nožēlot grēkus un tikt šķīstīti no grēkiem uz zemes. Jeb, ja tevi tava roka apgrēcina, nocer to, tev ir labāki kā kroplim ieiet dzīvībā, nekā ar 2 rokām noiet ellē, neizdzēšamā ugunī.
Un ja tava kāja tevi apgrēcina, tad nocērt to, tev ir labāk, ka tu izlas noej dzīvībā, nekā kad tev ir divas kājas un tu topi mests ellē. Un ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to, tev ir labāk ar vienu aci ieiet Dieva valstībā, nekā kad tev ir divas acis un tu topi iemests ellē. Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest, jo ik viens ugunī taps sālīts. Es esmu pateicīgs, ka sapratu, kādas sāpes būtu ellē. Tā kā Dievs piedeva visus manus grēkus, ko izdarīja debesīs, izlejot savas dārgās asinis, no šī brīža es daudz nopietnāk ievērošu jauno derību. Es pateicos Dievam, ka mums piedeva visus mūsu grēkus un atbrīvoja mūs no elles soda. Es nebūšu nepateicīgs vai muļķīgs cilvēks, kurš tiek sodīts par to, ka izturas pret derības asinīm kā pret nesvētu lietu. Arī bagātais vīrs nomira un tika apglabāts. Ellē, kur viņš bija mokās. Sūti Lācaru, lai tas iemērts pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šai liesmā. Es esmu redzējis un dzirdējis šos vārdus tik daudz reižu. Šajā pantā ir aprakstītas bagātā cilvēka sāpes, bet es nezināju, cik ļoti viņš mēģināja atrast veidu, kā atbrīvoties no elles sāpēm. Es to aplūkoju tikai virspusēji. Uzzinot par sāpēm, ko izraisa KRSS, tagad es savā sirdī varu saprast elles sāpes. Tagad ir laiks, kad Dievs kā ūdenskritums izlej savu bezgalīgo žēlastību. Izdzēšot ciešanas un sāpes, ko izraisījuši mūsu grēki. Es vēlos kļūt par Dieva bērnu, kurš netērē laiku, bet saņem svēto garu, ko Dievs mums visiem piešķir. Nes kā jutās debesu māte, zinot, ka viņas bērni, kas grēkoja debesīs, cietīs mūžīgu sodu. Debesu māte noteikti cieta sāpes savā sirdī no garīgā KRSS, ko izraisīja viņas bērnu grēki, un šīs sāpes noteikti bija kā pati elle. Debesu māte, tu šo muļķīgo bērnu uzskati par savu visu. Lūdzu, ļauj man saprast tavu mīlestību, lai Dieva valstība vienmēr būtu manā sirdī. Mēs bijām nožēlojams dvēseles, kas bija nolemtas dzīvot kā KRSS pacienti ellē. Tomēr, debesu māte, tu mūs atbrīvoji no mūžīgajām sāpēm, dziedinot mūs ar savu mīlestību, un ļāvi mums dzīvot mūžīgajā debesu valstībā, kas ir pilna ar prieku un laimi. Es patiesi tev pateicos. Debesu tēvs un māte, paldies, ka mani izglābāt. Es mīlu jūs mūžīgi. Šodien iemesls, kāpēc es jums izlasīju šo ciānas smaržu, ir tas, ka ir teikts, ka vissmagākās sāpes, ko cilvēks var just, ir sāpes pēc apdeguma. Sāpju skalā no 1 līdz 10 ekstrēmākās sāpes ir sadedzināšana ar uguni. Es domāju, ka tāpēc Dievs Bībelē teica, viņi būs mokās ugunīgā krāsnī mūžīgi mūžos. Mēs bijām neizbēgamā situācijā, kas bija mūžīgās ciešanas un nāve. Tomēr Dievs izpirka mūsu grēkus un mūs izglāba, atdodot savu svēto miesu, lai tiktu sists krustā un mirtu pie krusta. Kad mēs atzīstam, ka Dievs to izdarīja mūsu dēļ, mēs nekad nedrīkstam uztvert žēlastību, ko esam saņēmuši no Dieva viegli. Mana uzmanība tika pievērsta, ka TV tika iepazīstināti cilvēki, kuri cieš no šī sindroma. Viņi saka, ka sāpes ir tik spēcīgas, ka viņi vēlas amputēt rokas un kājas. Viņi cieš no depresijas, jo viņiem vienmēr sāp un viņi nevar aizmigt. Viņiem nav iespējas tikt atbrīvotiem no šīs sāpju verdzības.
Mūsu dzīve uz šīs zemes ir īslaicīga. Kādā brīdī mums būs jāatstāj šī zeme? Pienāks laiks, kad viss apstāsies. Tomēr kā ir ar sāpēm ellē? Sāpes ellē nevar salīdzināt ar KRSS sāpēm uz šīs zemes. Elles sāpes nekad nebeigsies. Brāļi un māsas, kad mēs par to domājam, kā mēs varam teikt, ka Dieva pestīšana ir nenozīmīga, un kā mēs varam viegli uztvert mūsu pestīšanas vērtību. Tā kā elle noteikti pastāv, vai Dievs nav nācis miesā, neskatoties uz visāda veida izsmieklu un nicinājumiem no cilvēkiem, un sludināja patiesības vārdus, lai izglābtu vēl vienu dvēseli, lai mēs neiekristu tajā vietā. 한 영혼이라도 살리시기 위해서 이 진리의 말씀을 선포해 놓고 가신 것 아니겠습니까? Aplūkosim Dieva vārdus Mateja 7. nodaļas 21. pantā. Ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā. Kur viņi dosies, ja nevarēs iekļūt debesīs? Vienīgā vieta, kas palikusi, ir elle. Dievs teica, ka visi cilvēki saskarsies ar tiesu pēc nāves. Tajā laikā viņi tiks nosūtīti vai nu uz debesīm, vai uz elli. Ceļš uz debesīm ir katru dienu pielikt pūles, lai saprastu, kāda ir Dieva griba, un dzīvot saskaņā ar viņa gribu. Vai mums nevajadzētu vienmēr dzīvot šādi? Tomēr neatkarīgi no tā, cik daudz KRSS pacienti apraksta savas sāpes, cilvēki to nesaprot. Viens cilvēks intervijā teica, ka neviens, izņemot viņu vienu, nekad nevar saprast sāpes, ko viņš jūt. Neviens, pat viņa vecāki vai brāļi un māsas, nekad nevar zināt, cik tas ir sāpīgi. Viņi redz, ka viņam sāp, bet lai gan viņš atkal un atkal mēģina viņiem to izskaidrot. Tā kā viņi nevar izjust sāpes uz sevi, viņiem apnīk par tām dzirdēt. Vai tas nav iemesls, kāpēc Dievs nāca uz šo zemi miesā, lai mācītu mums ceļu uz debesīm? Dievs teica: Ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Aplūkosim 22. pantu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, ejiet nost no manis, jūs ļauna darītāji. Jēzus ir debesīs. Tātad, ja Jēzus viņiem liek iet prom, jo viņi nav kvalificēti ienākt debesīs, kur viņi dosies? Kad mēs domājam par sāpēm, kuras mēs būtu cietuši ellē uz visu mūžību, mēs nekad nedrīkstam būt muļķīgi un uztvert viegli debesu vērtību un Dieva žēlastību, kas mūs ir izglābusi. Mūsu tēvs un māte atstāja savu debesu godību un troņus aiz sevis, un ieradās uz šīs zemes tikai ar apņēmību glābt savus bērnus no elles sāpēm. Mūsu dzīve ir īslaicīga. Dievs teica, mūsu dienu garums ir 70 gadi vai 80, ja mums ir spēks. Un pat tas paiet ātri, 10 gadi, 20 gadi un 30 gadi pazib mūsu acu priekšā, tāda ir mūsu dzīve. Tāpēc Dievs mums teica Mateja 7. nodaļā, darīt tēva gribu un ienākt debesīs par katru cenu. Dievs skaidri teica, ka tie, kas piekopja nelikumību, nekad nevar ienākt debesīs. Tāpēc mums ir jāievēro patiesība par jauno derību, ko Dievs piešķīra, lai mūs glābtu, un jāiet pretī mūžīgajai debesu valstībai.
Apskatīsim līdzību, ko Jēzus pats sniedza par debesīm un elli. 그 문제를 비유 속에서 알려주신 장면 보겠습니다. Lūkas 16. nodaļas 19. pants. Bija kāds bagāts vīrs, tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ikdienas kārumā un līksmībā. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabaks, vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm, un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda, un suņi nāca un laizīja viņa vātis. Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeli viņu aiznesa Abrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika aprakts. Un no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Abrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī. Tad viņš sauca stiprā balsī: Abrahāma tēv, apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai tas iemērts pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šai liesmā. Kā es jums lasīju iepriekš, ir teikts, ka vislielākās sāpes, ko cilvēki var izjust, ir sāpes, kad tiek sadedzināti ar uguni. Līdzībā par bagāto vīru, kurš nokļuva ellē, Jēzus paskaidroja, ka sāpes ellē ir vislielākās sāpes, ko nevar salīdzināt ar sāpēm uz šīs zemes. Turpināsim ar 25. pantu. Bet Ābrahāms teica: piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis, dzīvs būdams, turpretim Lācars ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Bet turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibens, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums pie mums. Bet tas teica: tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu. Jo man ir 5 brāļi, lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī moku vietā. Lai gan bagātais vīrs dzirdēja daudzus cilvēkus runājam par debesīm un elli. Viņš ignorēja viņu teikto, viņš šaubījās, vai tā vieta patiešām pastāv. Tomēr, kad viņš nomira, viņš piedzīvoja sāpes ellē. Un lūdza pilienu ūdens, lai atdzesētu mēli. Vai tas nenozīmē, ka jūs nevarat rast pat mazāko atvieglojumu ellē? Brāļi un māsas, Dievs mūs izglāba no šāda veida sāpēm. Tā kā elle ir šāda veida vieta, vai Dievs nenāca uz šīs zemes un neteica atkal un atkal: tici Dievam. Turpināsim ar 29. pantu. Bet Ābrahāms atbildēja: tiem ir Mūzes un pravieši, lai tie tos klausa. Bet tas sacīja: nē, Ābrahāma tēv, bet ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos. Viņš domāja, ka cilvēki ticēs, ja kāds no mirušajiem atdzīvosies, dosies pie viņiem un sacīs: debesis un elle patiešām pastāv. Tāpēc neiet uz elli, kur jūs tiksiet mocīti. Jūsu brālis lūdza man nodot jums šo ziņu. Pat ja viņš to darīs, vai viņi to pieņems? Dievs teica, ka viņi to nepieņems. 31. pants. Bet Ābrahāms viņam sacīja: ja tie neklausa Mūzu un praviešus, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām. Brāļi un māsas, Jēzus nāca uz šīs zemes un darīja mums zināmu, ka pastāv tik sāpīga vieta kā elle, un ka pastāv arī mūžīgā debesu valstība, kur mēs varam tikt mierināti Dieva rokās. Kad mūsu dzīve uz šīs zemes beigsies, Dievs aicinās visus. Tajā dienā tiks izlemts, vai mēs nonāksim ellē vai debesīs. Vai mums visiem nevajadzētu doties uz debesīm? Lai ieietu debesu valstībā, vai mēs tagad neturam dievkalpojumus, nelūdzam Dievam grēku piedošanu un nepieliekam visas pūles, lai sludinātu labo vēsti visiem cilvēkiem. Mūsu dzīve uz šīs zemes ir patiesi īslaicīga. Mūsu dzīve paiet tik ātri. Tomēr, tā kā Dievs Tēvs un Māte mūs tik ļoti mīl, mums ir dota iespēja mūsu dzīves laikā saņemt pestīšanu un ieiet debesīs. Par to mēs pateicamies un slavējam Dievu.
Pāriesim uz Atklāsmes grāmatas 20. nodaļas 10. pantu. Velnu, kas viņus pievīla, iemeta uguns un sēra jūrā, tur bija arī zvērs un viltus pravietis. Tie tiks mocīti dienām un naktīm, cik ilgi, mūžīgi mūžam. Viltus pravieši un tie, kas viņiem sekoja, tiks mocīti dienu un nakti mūžīgi mūžos. 14. pants. Arī nāvi un nāves valstība iemeta uguns jūrā. Šī ir otra nāve, uguns jūra. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, kas ar viņu notiks, to iemeta uguns jūrā. Vai mēs neesam tik pateicīgi Dievam, ka Viņš mūs kristīja un ierakstīja mūsu vārdus dzīvības grāmatā? Tā kā pasaules cilvēki to nezina, lai gan mēs viņiem atkal un atkal sludinām patiesību un lūdzam viņus kristīties. Viņi neklausa, viņi šaubās, vai garīgā pasaule pastāv. Brāļi un māsas, neviens pacients, kas cieš no KRSS, nekad nebija domājis, ka cietīs no šī sindroma. Neviens no viņiem to nedomāja. Tomēr tas viņiem uznāca pēkšņi. Dažiem 20, citiem 30, bet vēl citiem 40 gados. Tad viņi saprata, cik laimīga un lieliska bija viņu dzīve, pirms viņiem bija sāpes. Uz šīs zemes nav iespējas mazināt šīs sāpes. Pāriesim uz 12. pantu. Es redzēju mirušos, lielos un mazos stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Pēc kā tika tiesāti mirušie? Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Darbības, ko mēs veicām, ticība, kas mums bija, un centieni, ko mēs pielikām. Lai saņemtu mūsu grēku piedošanu, dzīvojot uz šīs zemes. Kas notiks ar visām šīm lietām dzīvības grāmatā? Tās visas tiks ierakstītas. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos, un tie tika tiesāti, ik viens pēc viņa darbiem. Dievs atkal saka, saskaņā ar to, ko viņš bija darījis. Arī nāvi un nāves valstība iemeta uguns jūrā. Šī ir otra nāve, uguns jūra. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. Šajā valstī vien ir jābūt 10 000 cilvēku, kas cieš no KRSS. Kad jūs dzirdat viņu stāstus, tas liek jums brīnīties, kā kāds var dzīvot ar šīm sāpēm. Tāpēc Dievs apsolīja nākt uz šīs zemes otrais, lai glābtu mūs no elles sāpēm. Vēlreiz apstiprināsim to Ebrejiem 9. nodaļā. Kur mēs nonāksim, ja nesaņemsim grēku piedošanu? Mēs nonāksim ellē. Tāpēc pats Dievs nāca miesā un apsolīja mums grēku piedošanu. Caur jaunās derības Paschā. Dzeriet no tā jūs visi, jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Šī jaunā derība par jums ir izlieta. 9. nodaļas 27. pantā ir rakstīts: un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, tā arī Kristus vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus atņemt, neatkarīgi no grēka, tiks otrais redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Kad Dievs pirmo reizi nāca uz šīs zemes, kā izrēlieši izturējās pret Dievu, kas viņus radīja? Ikreiz, kad viņi viņu redzēja, viņi viņu izsmēja. Un kad vien viņš viņiem sludināja, viņi pretojās viņam. Galu galā viņi apsūdzēja viņu, ka viņš ir darījis vairāk ļauna nekā abi laupītāji. Viņi uzlika ērkšķu vainagu uz viņa galvas, pēra viņu, spļāva uz viņu, sita viņam pa seju un nogalināja viņu, sitot pie krusta. Viņi to visu darīja, nezinot sāpes, ko viņi cietīs nākotnē.
Iespēja nožēlot grēkus beidzas šajā laikmetā. Pēc svētā gara laikmeta vairs nebūs izpirkšanas darba. Vēlreiz padomāsim par Dieva žēlastību un vienmēr pateiksimies Dievam par to, ka Viņš atnāca otrais un cieš uz šīs zemes mūsu dēļ. Mums vajadzētu paklausīt jaunās derības patiesībai, ko Dievs mums deva, un būt vienotiem ar mūsu brāļiem un māsām, mūsu mīlošajiem Ciānas ģimenes locekļiem. To darot, mēs visi saņemsim bagātīgu uzņemšanu mūžīgajā debesu valstībā. Pirms nāk tiesas diena, kad cilvēki stāv krustcelēs. Starp ieiešanu debesīs vai ellē. Es lūdzu jūs vadīt visus cilvēkus uz debesīm, pasauli, kas ir pārpildīta ar mīlestību un prieku. Ar to es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!